es neuzskatu, ka par to naudu štābu jābūt. Tāpēc, ka šitas ir diezgan luksus klases. Atgādini man noskrājienu mašīnu. 83,332. Un šī mašīna maksāja daudz, tāpēc, ka tur ir automāts, lielais dzinējs, 3-litrīgais. Pastījāmies rītošo daļu, tur viss, protams, ir kārtībā, Toyota laba mašīna, bet... Ko ar to sarūsējušo tagad arī esam diezgan tā kreizi ir. Tagad jāgaida, ka kaut kas vienkārši beigsies. Jā, it kā šo vajadzētu apstrādāt, bet es viņam prasīju, viņš teica, ka nevajag viņu apstrādāt. Kaut ko nopūst, jau visu vajag apstrādāt. Es domāju, ka viņš pats nezina, kā viņu no apakšas ir vajadzēs viņam parādīt. Viņš jau redzēs video. Žēl, ka tāda kvalitātes zuduma ir. Ja Toyota ir ļoti... Toyota Lexus ir tāda mašīna, ko es iesaku klientiem. Noteikti RAV4 kur stāv. Fantastiska mašīna. Vienīgais, kas tur jādara, ir apkopes un bremzes. Viss vairāk nekas nav atšķirībā no šī pasakne mašīna. Ja tu man nepiekrīti, tad ieraksti komentārā, kāpēc. Tu man nepiekrīti, ka tā ir izcila mašīna. Viņi nevar iemest slīpi? Visu var iemest slīpi.